Esiet sveicināti raidījumā Tepat aiz horizonta par cilvēkiem kultūrā. Šajā reizē tiekamies ar arhitekti, agrāko Jēkabpils pilsētas galveno arhitekti Lauru Lāci. Laura, sveika! Patiesi prieks tevi redzēt. Jā, sveicināta studijā. Sveika studijā. Pastāst lūdzu, kāda šobrīd ir tava ikdiena un ar ko tu nodarbojies? Jā, es esmu arhitekte un ikdienā nodarbojos ar arhitektūru. Dažādākajos līmeņos strādāju, man ir savs uzņēmums un nodarbojos ar dažādiem projektiem. Vai tās ir privāta mājas vai kāds sabiedrisks objekts no Rēzeknes līdz Salkrastiem, visdažādākajās disciplīnās. Tā var būt restaurācija, pārbūve, jaunbūves. Tagad profesionāli ikdienā, ar ko es pelnu naudu, tā ir arhitektūra. Faktiski visa Latvija, ja? Praktiski jā. Lielākoties es strādāju reģionā ar vietējiem cilvēkiem, bet ir arī objekti Rēzeknē un, kā es teicu, arī līdz Salkrastiem Rīgā. Jā, es neesmu ierobežota tādā ziņā. Es varu strādāt jebkur arī ārpus Latvijas robežām. Taču pagaidām vēl tādu projektu nav, tā kā šai pus robežām. Pastāst vairāk mazliet par sevi. Tu esi dzimusi augusi Jēkabpiliete? Jā, es esmu dzimusi Jēkabpilī, skolojusies. Pēc 9. klases devos uz Rīgu mācīties. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, koledžā. Gandrīz pabeidzu mācīties un tad izdomāju, ka es gribu būt arhitekts un iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē. Pabeidzu to. Un tad mani ceļi atveda atpakaļ uz Jēkabpili 2010. gadā atgriezos atpakaļ savā pilsētā, un te es esmu vēl šobrīd, un paldies Jēkabpilī, ka viņi man ir devusi daudzas iespējas, kā sevi profesionāli realizēt. Droši vien tu minēji, ka tev ir visdažādākie rakstura objekti, ar kuriem tu strādā, bet varbūt kas ir tas, kas tev pašai sniedz vislielāko baudījumu, ar ko tev ir visinteresantāk strādāt? Grūti tā nodalīt, kas ir interesanti vai kas ir neinteresanti. Vienmēr pasūtītājs nāk ar kaut kādu savu vīziju, savu ideju, un tad mēs kopā mēģinām to noformulēt kopīgi, un tad es mēģinu to visu salikt kopā. Un, vai tas ir liels objekts, tikpat labi tas var būt kaut kas ļoti maziņš, bet tik ļoti interesants, ja? Ka tur var aiziet līdz pašai smalkākajai detaļai. Tā kā es nevarētu pateikt, ja viņš ir liels, tad viņš ir interesants, vai viņš maziņš, tad viņš ir neinteresants. Nē. Tur ir kaut kāda enerģija, kas iedod to interesi. Vai tas ir stāsts, vai tas ir kaut kādas nebijušas tehnoloģijas, vai kaut kāds interesants. Tāda objekta, piemēram, man nav bijis. Ja, piemēram, atnāk pasūtījums kapliču restaurēt. Tas ir tik interesanti. Ja, vai kaut ko no jauna būvēt, vai jaunās tehnoloģijās, tur CLT, GLT paneļi, ja, paneļu mājas. Tam visam ir jāiet cauri un svarīgi, lai tas interesē, lai ir interese to apgūt. Jo, kā mēs zinām, mēs mācāmies visu mūžu, ja, un nevar stāvēt uz vietas. Labi, viens ir tas, ko tev augstskolā iedeva, bet tu saki, visu laiku nāk jaunas tehnoloģijas, tu runāji arī par restaurāciju. Tu vēl kaut ko visu laiku mācies, vai kur tu smelēsi to informāciju, tās zināšanas? Jā, regulāri. Pirmkārt, ja tu esi certificēts arhitekts, tev visu laiku ir jākrāj kredītpunkti, jāatjauno savs certifikāts. Tur man jāapgūst zināšanas gan materiālos, gan būvnormatīvos, likumdošanā. Dažādas tās disciplīnas ir, taču man interesē arī, piemēram, tas, kas man nesen sāka interesēt, varbūt tas atkarīgs no kaut kāda vecuma iestāšanās, apzaļumošana, kas ir latviskais dārzs, ja, kāds viņš tieši ir. Ja, tad es pērku tās lekcijas, skatos, jo tas man tiešām interesē, un es jūtu, ka tas man kaut kur noderēs arī manos turpmākajos projektos. Vai tā ir tiešām par latvisko dārzu, vai tas ir vastu šastra, kas ir vispār cita būvmāksla, kas ir ļoti sena un nāk pavisam no austrumiem. Ja. To universitātē nemāca, ja. Savukārt es papildinu savas zināšanas, jo man tas vienkārši interesē. Mēs fonā arī redzam vairākus tavus veidotos objektus. Varbūt ir pastāsti par dažiem, ar kuriem tu ļoti, ļoti lepojies.
Jā, viens no tādiem ļoti veiksmīgiem projektiem, kur viss salikās, gan pat ideja, gan vieta. Tas ir Brīvvalsts dārguma nams Rēzeknē, kas ir Pilskalna pakājē. Es domāju, ka es pat neaptveru, cik tas tuvu ir Pilskalnam, jo mums tur projektā bija jāparedz arī arheoloģija, ja, un viss pārējais, un ka man ir tāda iespēja būvēt principā ļoti aizsargātā teritorijā. Un mēs varējām būvēt tikai tāpēc, ka tur jau bija esoša māja, un pasūtītājiem projekta gaitā radās tāda ideja par šo te mākslas namu, un mēs ar šo pārbūves projektu ieguvām pirmo vietu gada būvē. Skaisti. Pirms 2 gadiem, manuprāt, tas bija. Jā, un tas ir komandas darbs, un paldies visiem iesaistītajiem, kas iesaistījās no inženieriem, kas ir ūdens kanalizācija, apkura, ventilācija, dizaineri, mākslinieki, mēbeles, iekārtojums, video projekcijas, instalācijas. Jā, un es biju šī būvprojekta vadītājs, un man tiešām liels gods, ka tā salikās, jo tas vienmēr ir liels komandas darbs. Jā. Cik liela ir tā komanda? Apmēram? Uz katru projektu ir visdažādākās komandas tiek saliktas, jo ne visur vajag pilnu spektru, bet pārsvarā tad strādāja ar savu būvinženieri un pāris arhitektiem, ar ko mēs ikdienā bīdam šos, piemēram, privātu māju projektus, bet ja ir lielāks sabiedriskas nozīmes projekts, tad mēs piesaistam un veidojam katru reizi komandu no jauna, piesaistot sev foršus, pazīstamus, varošus inženierus. Mazliet atgriežoties pie Brīvvalsts dārguma nama. Es diemžēl vēl neesmu bijusi, bet varbūt var ieskicēt arī, lai skatītāji zina, kas tur šobrīd notiek. Tā ir tā kā brīvi pieejama ēka? Jā, tā ir brīvi pieejama izstāžu ēka, kuras pirmajā stāvā ir izvietota ekspozīcija ar dažādākiem apbalvojumiem. Tātad Brīvvalsts dārguma nams, kur ir dažādākie monētas, apbalvojumi, šī lietišķā māksla. Jā, ir kolekcionāri iedevuši savas kolekcijas, un viņas ir izstādītas. Savukārt Brīvvalsts dārguma nama otrajā stāvā ir izstāžu zāle. Un viņš arī, ja jūs būsiet, tad varbūt arī sajūtās, pamanīsiet, ka pirmais stāvs ir veidots tumšs, piesātināts, lai tā monētiņa, lai tas apbalvojums uzmirds. Savukārt otrais stāvs viss ir gaišs, atvērts, balts, tīrs, gaisīgs. No kurienes tā nāk tās idejas? Viņas kaut kur rodās, viņas kaut kur ir tepat, viņas jānoķer aiz astes, ilgi nevar gaidīt, viņas jānoķer. Jānoķer un sarunās ar cilvēkiem, ar pasūtītājiem, skatoties filmu vai ejot gulēt, vai paskatoties ārā pa logu, kaut kur viņa noķerās. Jā, un tad šķetinot to ideju, varbūt šķetinot to ideju, atnāk vēl kāda ideja. Ja? Tā kā man grūti atbildēt, kur tās idejas rodās. Kosmosā. Kosmosā, jā. Tu minēji par Brīvvalsts dārguma namu. Varbūt ir vēl kāds, ko tu vēlies atzīmēt, kas tev ir tāds nozīmīgs. Lepoties. Jā, mans portfolio lepojos ar skatu torni, Daborkalna skatu torni. Tas ir interesants projekts, kā tādā kalna galā. Mēs būvējam vēl skatu torni. Un tas ir unikāls projekts, jo vairāk skatu torņus es īsti neesmu projektējis. Tas bija viens tāds projekts, kas tiešām pašvaldība bija pasūtītājs. Un tad bija jāveido šīs te platformas, tie pakāpieni un jāuzstāda mērķis, cik viņš būs ērts. Un tad es arī apzināti veidoju šo te brīvo kāpienu tā, lai tas pakāpiena kāpums ir ērts, taču tas pakāpiens ir caurspīdīgs. Un man daudz cilvēki pēc tam bija teikuši, ka viņi šajā skatu tornī ir pārvarējuši bailes no augstuma. Ja, ka tu kāp, bet tās kāpnes ir caurspīdīgas. Ja. Ka tie ir tie arhitekti instrumenti, kā iedarboties uz šo te lietotāju.
Tad varbūt pastāst arī, kāda ir tavā profesijā lielākie izaicinājumi, ar ko saskaras arhitekti? Izaicinājumi. Arhitektūrai jābūt funkcionālai, ērtai, estētiskai. Un tie izaicinājumi ir vienmēr novest to projektu līdz galam, jo tas ir vienmēr komandas darbs. Tas ir pasūtītājs, arhitekts, būvnieks, vēl viens meistars, vēl viens mākslinieks. Lai tas viss kopā, lai tas nekur nepazūd, lai tas kodols tā kā paliek, tā doma, tā ideja. Bet tas ir normāli, ka arī tas projekts laika gaitā mainās. Bet lai viņš beigās tiešām, lai ir skaisti, lai pašiem tā kā nav kauns par to, ko mēs esam radījuši, lai tas ir funkcionāls un lai tas ir ilgtspējīgi. Kāda, tavuprāt, šobrīd ir situācija arhitektu tirgū? Pietiek jaunie speciālisti vai būtu nepieciešams vēl? Pašā Jēkabpilī es izjūtu kolēģu trūkumu, jo mūsu nav daudz, mūsu pilsēta arī nav tā kā liela, bet arī reģionā nav tā, ka tā ir arhitektu pārprodukcija ir notikusi. Ja? Un inženieru izglītību apgūst nelabprāt jaunieši. Tā kā, jā, trūkst kolēģu. Es zinu, ka tu esi par savu ieguldījumu nozarē arī suminēta konkursā Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā. Iepriekš arī minēju, ka esi saņēmis vēl citas balvas. Cik tev ir nozīmīgi saņemt tādus apbalvojumus? Jā, neliekuļosim. Tas vienmēr, protams, ir patīkami, kaut kāda atzinība, novērtējums. Bet tāda individuāla balva, kas vienmēr ļoti īpatnēji skan, jo tas tiešām atkārtoši vienmēr ir komandas darbs. Par to, ko es saņemu, tur aizmugurē ir vēl ir speciālisti, kolēģi, atbalsta personas, ja, kas ļauj tev darboties un domāt un radīt. Man tā kā nozīmīgāk šķiet tomēr tādi par objektu, par konkrētu lietu. Ja kontekstā runājam, tad Brīvvalsts dārgu nams, ja, tad visa komanda mēs ieguvām šo te balvu. Un tas man priecē, vai šogad mēs ieguvām balvu Krēgera kapličas restaurācijā. Un tur bija svarīgs restaurators un tie meistari, ja, un būvprojektu vadītājs Dācis Lukševics vadībā es strādāju. Tas ir viss komandas ieguldījums. Tavuprāt, tāda vairāk tehniska vai mākslinieciska profesija? Jā, tad, kad es mācījos Rīgas Līčās mākslas vidusskolā, tad tā bija absolūti mākslinieciska profesija. Es apguvu apģērbu dizainu. Un tad es strādāju ar to apģērbu dizainu. Es domāju, tagad pabeigšu un es strādāšu kaut kādā ateljē un visu mūžu sievietēm kaut ko radīšu. Un es sapratu, ka ka es gribu kaut ko tehniskāku, kaut ko, ar ko var strādāt, ar ko var stabili stāvēt ar abām kājām uz zemes un sevi tā kā nodrošināt. Tajā pašā laikā nepazaudējot to māksliniecisko to dzirksti, lai ir interesanti. Un es tā izdomāju, ka tā varētu būt arhitektūra. Jā, ja tur arī iestāja eksāmenos ir 50/50, tev ir jāliek eksāmens matemātikā un tev ir jāliek eksāmens zīmēšanā. Un tie abi vienlīdz tiek vērtēti. Un atgriežoties varbūt pie apģērba dizaina, tu minēji, ka tu to savulaik studēji. Tev sanāk varbūt kaut ko vēl tagad pašai sev pašot? Nē. Tieši tāpat kā pirms tam es mācījos muzikas skolā un spēlēju klavieres apguvumu, pabeidzu klavieru klasi. Taču kaut kas manī radīja tā izglītība un tā izglītības sistēma mums kaut kā tajos laikos vismaz bija tāda, ka vairāk tas radīja kaut kādu antipātiju pret to spēli. Ja? Tās klavieres, protams, man mājās ir, bet es labāk ieslēdzu playlisti un klausos mūziku citu mūziķu pavadībā. Bet tu kādreiz uzspēlē, ne? Man liekas, ka esmu kādu video varbūt redzējis. Jā, es nedaudz spēlēju. Tieši tāpat man draugi uzdāvināja bungas, es bungoju. Es spēlēju, es dziedu ansamblī. Jā, reizi nedēļā es eju un trenēju savu balsi un dziedu 3. balsī. Jā, un mūsu ansambļa vadītāji dod jau man arī solo, kas man ir tāds
3 gadus dziedot, tu vari tikt arī jau līdz solo partijām. Tā kā laipni lūgt uz koncertiem. Skaisti. Savulaik tu esi strādājis arī par Jēkabpils pilsētas galveno arhitektu. Varbūt pastāstīji, ko dara pilsētas arhitekts un kā tā ikdiena atšķiras ar to, kā tu tagad strādā? Jā, pilsētas galvenais arhitekts, tā ir pašvaldības struktūra. Tātad man bija vesela nodaļa, kurā strādāja arī zemes ierīcības inženieris, ainava arhitekts, pilsētas galvenais mākslinieks un pilsētas galvenais arhitekts. Mēs bijām tāda komanda, kas tika piesaistīta dažādiem projektiem. Piemēram, pilsēta projektē ielu, un viņa vajag sastādīt darba uzdevumu, ko mēs gribam redzēt, vai arī vīziju, kādus vides objektus mēs gribam radīt. Tādu tā kā portfolio priekš tā, kā pilsēta varētu attīstīties 5 gadē, 10 gadē. Un tad, veidojot tos budžetus, tad ir arī vieglāk, kad mēs zinām, uz kurieni mēs ejam. Ar to nodarbojas pilsētas galvenais arhitekts vai tā komanda, kuras struktūrā ir šis te amats. Tad varbūt pastāstiet tev kā arhitektei, bet kādas ir tavas domas lūgtu nominēt tādas mūsu 3 šī reģiona kultūras pērles? Kas ir tas, ko tu nominētu? Tāds top 5, ko es savā prātā kā arhitekts esmu padomājis, ko es jums varētu nosaukt. Tad pirmais būtu Sēlijas poligons, kas ir liela militāra infrastruktūras būve, ļoti nozīmīga šajos ģeopolitiskajos apstākļos, ko arī novērtējuši mūsu strateģiskie partneri, kas būs 2 reizes lielāka par Ādažu poligonu, kur būs milzīga infrastruktūras dažādība, ēdnīcas, medicīnas centrs, dažādi poligoni, dažādu ieroču testēšanai, kazarmas un ēdnīcas un tā tālāk. Ja, tāds milzīgs objekts, kas top. Tu arī piedalies šajā objektā? Nē, bet man vienmēr tā vērojot, jo informācijas tā jau maz ir, bet vērojot, liekas, tur ar kāds arhitekts taču strādā, tur kāds taču to projektē, tas ir tik interesanti, jo tas ir pirmo reizi, ja, visdrīzāk, ja, kāda tipa projektēšana tur notiek. Jā, un tas pienesīs arī, es domāju, tas mums kā reģionam arī mēs nedaudz savādāk arī funkcionēsim un būs cerams, ka būs arī pienesums tautsaimniecībā un kafejnīcās, restorānos un tā tālāk. Lai top. Un dzīvokļu būvniecībā, jā, lai top. Tad vēl, kas interesants objekts, kas man šķiet ir vienīgais Latvijā pareizticīgo vīriešu klosteris, arī ar savu infrastruktūru, ar savu apbūvi, kas atrodas Jēkabpils vēsturiskajā centrā. Un, tur ir arī gan bizantiešu arhitektūras pērle, katedrāle, gan maza Svētā Nikolaja brīnumdarītāja baznīciņa, gan tas īpašais stāsts, ka tur ir bijusi pareizticības ikona, kas bija svēta, kas ir dziedējusi cilvēkus un viņi ir pazaudējusies, taču ir radīta šī te dubulta ikona, un kurai tiek veltīti svētki, un pie mums uz Jēkabpili plūst svētceļnieki, un mums ir sakrālais turisms. Un tie tiešām ir lieli svētki šai te baznīcai un pašai pilsētai. Vēl no objektiem, ko es varētu minēt, ir Raiņa muzejs Tadenavā. Raiņa muzejs Tadenavā ir brīnišķīgs bērnības muzejs. Rainis tur pavadīja savus pirmās dzīves 3 gadus. Un brīnišķīga dizaineru, arhitektu, domātāju, rakstnieku komanda ir radījusi šādu te muzeju, kas ir augsti novērtēts dizaina jomā, gan saturā, starptautiski, gan Amerikā iegūti apbalvojumi. Un tad, kad tas muzejs atvērās, un es biju ar saviem 2 bērniem šajā te muzejā, un viņi teica, māmu, tas ir foršākais muzejs vispār, kurā mēs esam bijuši. Jā, tā kā mūsu novadā ir arī šāds muzejs.
Jā, Raiņa muzejs. Mēs varam aicināt skatītājus aizdoties, vai ne? Taču tepatās. Tas ir tepat, jā, tas ir tepat. Un līdzdarboties, jo mēs esam pieraduši, ka muzejs tas ir kaut kas digitāls, kaut kas ļoti tāds touch pieskārienu jūtīgs, skārienu jūtīgs. Taču tur viņš ir ļoti taktīls. Tas vadmotīvs ir saule, un tu izēji ar tādām bērnības rotaļām tam visam muzejam un stāstam cauri. Man liekas, ļoti ģeniāli. Tad vēl no objektiem, ko es gribētu pieminēt Jēkabpils novada sakarā, kas mums ir ārkārtīgi neiedomājama vērtība, ir pati Daugava. Pati Daugava, kas ir bijuši jau no aizlaikiem, no tādiem laikiem, kad Dievs lika zvēriem rakt to Daugavu, ja? lai viņi varētu padzerties. Ja? Tā mums ir bijusi strateģiski ļoti nozīmīgs ūdens ceļš. Caur turieni mūs nāca un iekaroja. Jā, mēs cēlām savus pilskalnus, un mums attīstījās viss tirzniecība. Kāpēc Jēkabpils ir radusies? Tāpēc, ka ir Daugava, tāpēc, ka mums ir šeit tie bīstamie posmi, krāces, un kāpēc vajadzēja tās kravas pārkaut un pārkraut, un strūdzinieki, laivinieki, un tā šī pilsēta arī šeit dabiski arī radās. Un šeit bija 58 krogi, viesnīcas un osta, un te dzīvība kūsāja un notikās. Varbūt tad pastāst, kā tu kā arhitekta redzi tādu Daugavas krasta attīstību, jo es savā sapņos esmu uzbūrusi kaut kādu laiviņu piestāsti, un tad tur restorāniņus un tā. Jā, man kaut kā interesanti, ka es esmu dzīvojusi Jēkabpilī un vienmēr pie Daugavas. Un es atceros vēl to bērnību, kad nebija vēl aizsargdambis uzbūvēts, kad tā Daugava bija ļoti akmeņaina un ar baltajām smiltiņām, un tur bija pludmales, un vecāki gāja sauļoties, un ugunskuri tika kurti Jāņos, un tā Daugavas mala tika izmantota. Jā, tagad ir uzbūvēts aizsargdambis un tā kā liekta pieeja tiem cilvēkiem nokļūt pie Daugavas, bet mums ir tāda neiedomājama vērtība, ka Jēkabpils ir tā kā abos krastos. Jēkabpils krustpils, līdzīgi kā Buda un Pešta. Budapešta, tas ir tāda unikāla, īstenībā tādā Latvijas līmenī unikāla tāda parādība, ka mēs esam tāda pilsēta Daugavas krastos. Un man jāsaka, ka pie mums īsti nebrauks, kamēr mēs to Daugavas krastu neapgūsim. Un mums vajag piestātnes, un mums vajag ūdens turismu, un mums vajag to pludmali, un mums vajag pieeju. Un kādu infrastruktūras objektu, kādu kiosku vai kādu nomas punktu, un ūdens motociklus, un savas jahtiņas, kur ielaist, un tā apdzīvot to Daugavu. Tu jau varbūt tad mazliet ieskicēji arī to jautājumu, ko es tev vēlējos pavaicāt. Kas ir tas, kā tu kā arhitekte redzīji, varbūt tāda savā sapņu vīzijā, ja mēs atmetam tādas kaut kādas ierobežojušas finansu resursus vai ko, kādu tu vēlētos redzēt Jēkabpili, piemēram, pēc 10 gadiem? Jā, 10 gadi paiet ļoti ātri, kā mēs zinām, bet ja mums nauda nav jautājums, jā, nauda nav jautājums, un birokrātiskie uzslāņojumi arī nav būtiski. Viss, ko mēs izdomājam, viss atmetās un viss notiekās. Jā, tad es gribētu, lai Jēkabpilī pēc 10 gadiem redzētu vairākas daudz dzīvokļu mājas, kur cilvēki varētu pirkt un dzīvot skaistos dzīvokļos, privātmājās. Lai mums ir vieda pilsēta, lai mums ir tā infrastruktūra, kā mēs runājām, tā Daugavas mala tiek apgūta. Lai mums ir Rīgas iela atdzīvojas un tie mazie veikaliņi un tā mājražošana vai kaut kāda tā mazā sīka tirzniecība, lai viņi atdzimst, lai mazās kafēnītes parādās, lai mazās bulciņu tirgotavas. Jo tie lielie veikali, tas ir arī tikai kaut kāds šī laika ātrās būvniecības produkts. Es ceru, ka pēc 10 gadiem mēs varētu atgriezties un iedzīvināt šo te Rīgas ielu, kaut kādu Pasta ielu, Brīvības ielu, tā, lai tie cilvēki staigā pa ielām. Jā, un mums ir galvenais jau ir tas cilvēku resurss, lai tie cilvēki te nāk un dzīvo, vai viņi atgriežas, vai viņiem gribās te dzīvot. Jā.
Paldies tev liels, un nobeigumā es vēlos vēl tev pajautāt to, ko mēs visiem mūsu viesiem jautājam. Kas tevi paceļ pāri horizontam, proti, kas ir tās lietas, kas tevi ļoti, ļoti iedvesmo? Man iedvesmo satiktie cilvēki, notikumi, tas, kas negaidīti tevi aiznes pilnīgi interesantos piedzīvojumos, notikumos, pasūtījumos. Jā. Laura, sirsnīgs paldies par tavu iedvesmu, par tavu veltīto laiku, par tavu enerģiju. Lai tev arī turpmāk sokas darbi un enerģija kūsā. Un ar mūsu skatītājiem mēs tiekamies atkal nākamajā raidījumā, tepat aiz horizonta.